Galantus klienti ir tikpat unikāli kā viņa dārzi. Mums ir ārkārtīgi paveicies, jo mūsu klienti ir ārkārtīgi pieredzējuši cilvēki, gudri cilvēki, ļoti daudz sasnieguši cilvēki, kas vienmēr ir kaut kādā korelācijā. Es vienmēr augstu novērtēju cilvēkus, kas daudz sasnieguši, jo es ticu, ka tātad ir jomas, kurās viņi ir, tur ir ko no viņiem mācīties. Ja? Tie ir cilvēki, kas ir ļoti daudz redzējuši pasauli, kas skaidri zina, ko grib. Kas vēl ļoti svarīgi Galantus gadījumā, teiksim tā, mūsu klienti reti ir, kā saka, pirmo reizi ar pīpi uz jumta, līdz ar to mūsu sadarbība ir ārkārtīgi patīkama, un mēs neterējam laiku kaut kādiem tādām, nebūtiskām lietām vai, manuprāt, mazsvarīgām. Mēs diezgan skaidri varam turēties pie mūsu galvenās lietas, kas ir kā radīt unikālu dārzu konkrētam cilvēkam vai ģimenei. Un mēs neterējam laiku kaut kādai tādai, liekam laika tēriņam diskutēt par kaut kādiem sīkumiem, jo mūsu klienti noteikti novērtē kvalitatīvu darbu, novērtē zināšanas, novērtē pieredzi. Viņi ir ievākuši informāciju, viņi skaidri zina, uz ko viņi iet. Jā, tas arī vēl būtu svarīgi piebilst, ka mūsu klienti 90% gadījumā ļoti skaidri zina, kad viņi grib strādāt ar Galantus. Viņi īstenībā mūs pazīst tādā vai šādā veidā, piemēram, caur draugiem, radiem, kaimiņiem. Daudzi saka, man jau šķiet, ka es jūs pazīstu veselu mūžību, lai gan mēs neesam tikušies. Viņi saka, mēs zinām, kas ir Galantus, mēs esam redzējuši daudzus darbus, mums patīk, kā jūs strādājat. Tā kad mēs esam ārkārtīgi privileģēti, jo, ja es paklausos tādu nozares, varbūt bieži vien mainstreamu, kad es klausos kolēģi, tur cīnās ar kaut kādām visādām mazām nebūšanām un par kaut ko sūktās, es vienmēr varu noklausīties un domāt, ka, kā man ir paveicies. Man ir darbs tikai ar superīgiem cilvēkiem, ar kuriem man ir ārkārtīgi interesanti arī personīgi. Un mēs tādā labā sadarbībā, dažreiz es saku, tā kā varbūt tāds palīgs vai moderators, palīdzam cilvēkam tā iespējami patīkami un izbaudot un nodefinējot daudz ko varbūt priekš sevis, pirmo reizi iziet cauri šim procesam un radīt dārzu kopā. Klienti Galantus izvēlas, manuprāt, reputācijas, uzticamības un profesionalitātes dēļ. Tādas lielākās, manuprāt, lietas apskatot. Bet es domāju, tas ir ļoti izsvērts lēmums, pārdomāts lēmums, zināmā mērā, varbūt pat ilgstoši briedis lēmums, ka cilvēki ir kaut kādu jau ilgāku laiku, pat gadiem vērojuši, kā Galantus strādā, redzējuši mūsu dārzus. Lielākoties es dzirdu, cilvēki ir viesojušies pie draugiem, pie radiem vai pie kolēģiem, kur mēs esam darbojušies dārzā, un viņiem ir paticis, un viņi ir labi jutušies, saņēmuši arī labu atsauksmi visticamāk. Un es domāju, ka tas ir tāds, ka cilvēki visticamāk sajūt to, arī kaut kādā mērā sajūt to deksmi un kaislību, kas ir tajā mūsu darbā, ka mēs esam katru dārzu realizējuši vislabākā iespējamā versijā. Tātad mēs katrs, sākot no manis un beidzot ar kolēģi, kurš ir, racis zemi tai brīdī, mēs katrs esam izdarījuši vislabāko, ko mēs esam varējuši. Un to, man liekas, kaut kā ar laiku var nolasīt. Mums ir veicies strādāt ar unikāliem dārziem kaut kādā mērā jau arī līdz šim. Mums ir ko parādīt, un es domāju, vieniem no retajiem Latvijā mums ir ko parādīt to mērogu, to redzējumu, tās iespējas. Te man jāatgriežās nedaudz atpakaļ, kad apmēram 2009. gadā mēs veidojām zīmolu Galantus un strādājām pie definīcijas, kas ir Galantus un kas ir tā mūsu, kur mēs gribam būt. Interesanti, ka es nodefinēju sev un kolēģiem to mērķi, kad, lai mēs varētu paskatīties Galantus veidotā dārza fotogrāfiju, un mēs nevarētu pateikt, ka tas ir Latvijā.
to grūti varbūt tā šobrīd 2024. Gadā saprast, bet tolaik jebkuru Latvijā veidotu dārzu varēja pateikt, ka tas ir veidots Latvijā vai vismaz Austrumeiropā. Un man tas likās, nu kā tā var būt, kāpēc pie mums nevar būt kā Anglijā vai Holandē vai Vācijā vai Amerikā. Un šobrīd es ar gandarījumu varu teikt, ka jau kaut kādu ilgāku laika posmu es skatos galantus dārzu veidoto dārzu bildes, un es droši varu teikt, ka šie dārzi ar lepnumu varētu būt Anglijā vai Amerikā vai Vācijā vai Holandē, kas ir dārzu lielvalstis daudz lielākas par Latviju, gan mērogā, gan iespējās, gan domāšanā. Un es gribētu teikt, ka droši vien tāpēc, kad mēs kaut kā esam noķēruši mazajā Latvijā šo te pasaules garšu, to pasaules dārzu kultūru, dārzu mākslu. Pie mums nevēršas cilvēki, kas grib sakārtot mauriņu vai labiekārtot teritoriju. Es vienmēr, arī atkal neliela atkāpe, es vienmēr ar tādu labdabīgu smaidu noskatos uz bildēm, kur rakstīts tikko uzbūvēts dārzs vai kāds skaists pabeigts dārzs, un tur ir jaunbūve. Perimetrs ir nosegts ar metru garām tūjām, un ir iesēts skaists zaļš zāliens, kurš tād ir sadīdzis vai vēl dīkst. Un mana definīcija, kas ir dārzs, noteikti nav šāda. Un es vienmēr nodomāju, bet tas taču nav dārzs. Kur ir dārzs? Es neredzu dārzu. Un man liekas, tā ir tikai sakārtota teritorija. Tas ir tā kā, es nezinu, gleznotājs noliek audeklu, ja, viņš ir nokrāsots palts. Nu, kāds var teikt, šis jau ir mākslas darbs. Nē, tas nav mākslas darbs, tas ir audekls. Ja, un es domāju, ka mūs meklē tie cilvēki, kam nevajag audeklu, viņiem vajag gleznu. Audeklu var aiziet sapirkt jebkurā veikalā, 100 audeklus var nopirkt, bet gleznas ir mākslas darbi, un tās ir ierobežotas, un tās ne katram sakrīt gaumes un izpratnes. Ja? Un līdz ar to man liekas, ka mūs uzmeklē cilvēki, kas grib, lai šis ceļojums ir superīgs un lai tas rezultāts ir superīgs. Lai tas nav kā visur, kā visiem kaut kas tāds, parasts. Viņi grib kaut ko īpašu. Ja? Un tie ir cilvēki, kā es teicu, kas ir daudz sasnieguši, kas zina, ko grib, kas ir redzējuši pasauli, kas novērtē lietas, ja, kas ir gatavi arī samaksāt par lietām. Tas nenoliedzami, ja, tā ir ļoti nopietna investīcija. Un ja šie visi faktori sajiet kopā, un ko es vēl nepateicu, ir ļoti svarīgi arī savstarpējā tāda kā ķīmija. Ja. Zināmā mērā mēs ar klientu kļūstam labi paziņas, tādi domu biedri, var teikt, uz visu atlikušo mūžu. Ja? Man ir joprojām klienti, ko es satieku pēc 10-20 gadiem, un daudzus dārzus mēs turpinām kopt pat 10 un vairāk gadus. Ja? Un tas ir ilgstoši, un arī pat dārza radīšanas process, tas ir mēneši un gadi. Tā ir komunikācija, tikšanās, apspriešana, dārza radīšana, un šī sadarbība ir ārkārtīgi privāta, pat intīma, jo es nezinu, es, piemēram, negribētu ar kuru katru cilvēku apspriest, kā mana ģimene dzīvo, kāda ir mūsu ikdiena, kādas ir mūsu tradīcijas, ko mēs darām viesībās vai ko mēs nedaram un kas nāk pie mums ciemos. Ja? Un, tādā mūsu gadījumā mēs to visu runājam ar cilvēkiem. Mums tas ir svarīgi. Mēs nelienam cilvēku dzīvēs, bet mums ir svarīgi saprast šo te dzīvesveidu, šo te ikdienu, svētkus, jo dārzam ir jāatspoguļo saimnieks. Ja, tātad mēs varam, protams, uzburt kartiņu, bet tas nav mērķis. Mērķis ir ļoti personīgi iepazīt cilvēku un radīt tām viņa vajadzībām nepieciešamo. Cik tālu mēs varam definēt? Es ticu, ka ir grūti nodefinēt mūsu vajadzības pēc 20 gadiem, bet tāds arī nav mūsu mērķis. Dārzi mainās un attīstās, bet tuvākie, varbūt 5-10 gadi mums būtu jāspēj ļoti personīgi un intīmi apspriest, izrunāt, realizēt, tikties gadu, pat dažos gadījumos mums process kopējais ar klientu jau ir, piemēram, 3 gadi. Tas ir ilgs laiks, jau mēs, kā saka, es domāju, ir svarīgi, ka abām pusēm tas ir patīkami.